daudz lietas. Protams, viena lieta, ja mēs runājam Jāņa Sprukta sakarā, un mēs atceramies vienmēr šos apdrošināšanas skandālus, un tas nebija tikai Jāņa Sprukta sakarā, tikpat labi. Es sēdēju ģērbtuvē un arī runāju par tām lietām, un mēs runājam par amerikāņiem, mēs runājam par NHL, mēs runājam par vietējiem ceļiem, bet saprotiet, un arī tas pats variants skatītājiem vispār līdzjutēji, tur jābūt patriotismam, tur jābrauc ir līdzi, un kāpēc viņš tagad noslēdzas lielu līgumu un nebrauks uz pasaules čempionātu. Ir bišķi savādāk. Juris Štāls noteikti neļaus man samelot. Par Nacionālās hokeja līgas spēlētājiem, droši vien par AHL spēlētāju ir jābūt apdrošināšanas summai, kur federācija jāsamaksā, lai apdrošinātu šo spēlētāju līgumus. Padomā, Sandis Ozoņš saņem 5 miljonu, piemēram, saņēma. Viņam līguma apdrošina, bet viņš saņem 5 miljonu. Es saņemu varbūt 30 000 Eiropā, un manu līgumu neapdrošina. Padomā, vai pēc 2 nedēļām, vai pēc pusgada kāds Latvijas hokeja līdzjutējs sametīsies Rekur Oļegam Sorokinam pensijai, mēs tagad katru gadu noliksim naudu. Nē, visi normāli dzīvi iet uz priekšu, cilvēki aizmirstās. Jā, aizmirstās viss ļoti ātri, bet man ir jārūpējas par savu ģimeni. Un te es gribētu uzsvērt šos apdrošināšanas lietas, kas ir bijušas cauri gadiem. Un, jā, mums tur kaut kad teica, Lauris tur parakstīja ar Kazeņu līgumu, un viņš nebrauc uz čempionātu. Vai viņš tur kaut ko nobijās spēlēt. Viņš parakstīja līgumu par 4 miljoniem, varbūt man nekad dzīvē vairs tāds līgums nebūs. Man ģimene, man par viņu jārūpējas visu dzīvi. Jūs man nedosiet naudu par to. Federācija man līgumu neapmaksā, bet Sandim Ozoliņam, Sergejam Žoltakam, Kārlim Krasņiem, lai viņi atbraukt, pa viņiem tiek maksāts. Pa mums netiek maksāts. Es federācijas laikā, kad bija hokeja, es atceros, mūsu apdrošināšana bija uz 18 000 latu vai eiro, es neatceros. Tas ir kaut kādi pāris simts, uz cilvēku, tas ir pāris 100 eiro maksājums apdrošināšanas kompānijai. Tu dabū naudu pa lūzumu, pa vēl kaut ko, bet tā nauda, jūs zinat, ir smieklīga, vienkārši smieklīga. Ja es apdrošinos pa 50 000 pats vienkārši uz dzīvi, uz gadu, es negribu runāt par tām lietām, un tās ir tās problēmas saknes, kur Jānim noteikti ir škroba. Un otra lieta ir komunikācija. Tu nedrīksti novelt uz spēlētājiem, tu nedrīkst spēlētājs apmelnot presē. Jā, viņš nebrauc, viņš nav patriots. Ko tu esi izdarījis, lai tu apdrošinātu viņa līgumu? Ko tu esi izdarījis, lai viņa ģimene nākotnē justos droši? Lai viņš justos droši, ja viņam tiks sarauts ceļa saite vai kaut kas, un viņš kā Juris Štāls, piemēram, beigs hoķi spēlēt dēļ ceļa saitēm. Vai Jurim Štālam kāds maksā naudu par to? Nē, labi, viņam varbūt paveicās, viņš varbūt pasaules čempionātā, viņam varbūt klubā tas bija vai vēl kaut kur. Bet ja tu hokeja klubā savā esi un tu dabū traumu, tevi apdrošina tā, ka tu saņem naudu, teiksim tā, līdz galam savu līgumu. Bet ja tu esi Latvijas izlasē, tad tevi iedod par dakteru izdevums. Ja? Tas nav nopietni.